Daudz viet laukos privātu māju saimniekiem, kas dzīvo tālāk no pagasta centra, bieži vien rodas jautājums, kur likt atkritumus. Iegādāties konteineri ir neizdevīgi, jo atkritumu nav tik daudz kā pilsētniekiem. Turklāt nevienmēr atkritumu apsaimniekotājiem ir iespēja ar smago tehniku, īpaši ziemā, piebraukt pie mājām, lai to iztukšotu. Paši redzat, ja, kā te, labi tagad, pateicoties kaimiņiem, man izdzen ceļu, es tieku uz darbu ar mašīnu, bet es nevaru garantēt, ka viņi tiks katreiz iekšā pēc mana konteinera, kas būtu nolikts, te, teiksim, ārā kaut kur. Visu laiku mēs ar maisiņiem vedām pilsētā uz konteineriem, izmetām, kaut gan tas bija nepareizi, bet, mežā es arī nemetīšu savā mežā. Lai nepieļaut, ka cilvēki tādos gadījumos atkritumus izmet mežā, norok vai bez maksas izmet citu konteineros, Alūksnes novadā ieviesti speciāli atkritumu maisi, kurus cilvēks iegādājoties jau ir samaksājis par atkritumu apsaimniekošanu. Dāce Zaķe ir viena no pirmajām, kas tos iegādājusies. Viņa stāsta, tagad sirdsapziņas pārmetumu vairs neesot. Savus atkritumus var droši atstāt pie jebkura tuvākā konteinera. Turklāt tas nebūtu neizmaksā dārgi. Un tas varbūt pat ir lētāk, nekā ja būtu jāiegādājas savs konteiners. Plats un cik viņš tur 5 centīmi, ja? Maiss maksā. Tā kā tas ir pieņemami. Es domāju, ka uz kādu 5 mēnešiem man pietiks šie te 5 maisi. Jo lielāko daļu mēs sakurinām, teiksim, krāsnī, ko var sadedzināt. Ko nevar sadedzināt, to arī, teiksim, maisā un vedam ārā. Alūksnes novada atkrituma apsaimniekotājs Sijā Rūpe cer, ka visi, kuriem šobrīd nav kur likt savus atkritumus, būs tikpat apzinīgi un arī izmantos jauno pakalpojumu. Nav tādi cilvēki, kas uz zemes dzīvojot, nerada kaut cik tos atkritumus. Vairāk vai mazāk, teiksim, bet tād, ka vispār nav atkritumu, tas ir galīgs absurds. Tos mēs pēc tam atklājam tādīs slepnajās talkās, mežos, grāvjos un tā tālāk. Tad šādā veidā mēs mēģinām sakārtot mūsu vidi. Lai pakalpojums būtu pieejams visiem, kuriem tas nepieciešams, šobrīd gan jāatrisina jautājums par maisu pieejamību. Pagastos vairs nepastāv skaidrs naudas norēķini, līdz ar to maisus var iegādāties tikai Alūksnē, Sijā Rūpe birojā. Pēc tam, kad bankā veikts pārskaitījums. Mums kasa nav, jāiet cilvēkam uz banku, jāsamaksā, un tad viņš nāk pie manis izsniedz, es viņu tos maisus. Tas it kā drusku traucē. Ja? Mēģināsim vēl mēs ar novadu kopā strādāt, tieši pagastus iesaistīt, pagastu pārvaldes un tā tālāk, varbūt kaut kādā veidā caur viņiem. Dosim tāpat cilvēkiem caur pagastu, ja? Tādā pat veidā kā pie mums Rūpē, ja? Viņi samaksās vai internetbankā vai kaut ko aizies savu pagastu, kur būs pieejami tie maisi. Ja? Jāpiebilst, ka līdz ar šo maisu ieviešanu atkrituma apsaimniekotājs cer atrisināt vēl kādu problēmu. Bieži vien tās pilsētniekiem sagādāja arī klaņojošie dzīvnieki, kuri meklēdam barību mēdz saplosī pie konteineriem atstātos parastos polietilēnu atkritumu maisus. Lai to novērstu, šie veidot no stingrāka materiāla. Turklāt doma ir ar laiku, ja būs liels pieprasījums, ieviest maisus no dabai nekaitīga materiāla, kas spēj sadalīties aptuveni gada laikā.